Šis projekts radās pateicoties Simonai. Viņš mani satika šogad vasarā, kad es dziedāju Līvu laukumā. Viņš pienāca un vienkārši piedāvāja ierakstīt dziesmiņu. Es uzzināju, ka viņš raksta mūziku arī un arī raksta vārdus. Un mēs izdomājam, ka mēs ierakstīsim mūsu pirmo dziesmu Romā. Un Romā arī tapa tā dziesmiņa Bounce to my song, kuru mēs šovakar prezentēsim, kur arī būs videoklipa prezentācija notiks, Kojot Fly klubā. Un gribu pateikt to, ka pēc tam, kad mēs ierakstījām to pirmo dziesmu, jau Gvido Faro producents, viņš arī piedāvāja ierakstīt albumu, piedalīties man tajā albumā. Hello, how you doing? Izrādās, ka ir arī ļoti labs draugs, MJQ, Mr. MJQ no Los Angeles, Alex Silver, un tie dziedātāji, viņi visi strādā kopā ar Simonu, ir ļoti labi draugi, un tā kā mēs arī ar viņiem strādājam, un arī ierakstījām vienu ļoti skaistu dziesmu, vairākus klubiem. And probably will be also another American, but I can't say the name for the time. Un mēs domājam, ka mēs to arī CD un arī video un visu mūsu to koncepciju, Clown 21, tas tā kā nosaukums. Prezentēsim tālāk Los Angeles. Los Angeles. That's the place. Amerikā. Mērķi ir tādi, viņi grib parādīt to, ka ir dažādi stili, kurus var savienot, un piedalīties arī var dažādi dziedātāji, un var dziedāt un var mēģināt tieši šajā mūzikā kaut ko jaunu parādīt, jo ir kaut kādi stili, kuros, piemēram, cilvēks vai nu dzied viens un tas pats stils, bet mēs tikai to stilus sakombinējām. So it's the question about the style, what we want to show to America, what some special. We have actually a lot of special things because we took a genre from there, the hip-hop, the rap, and we elaborate in our way that is European with a lot of fusion and influence. So we did something new, starting from something that came from them. So we want to propose these new things to them. And I'm quite sure because a lot of people have level in Rome, in Milan, heard our song and the other with DJQ, that will be something special, something new going on. Jā, es domāju, ka te var saprast to, ka tiešām Eiropā ir savādāk tā uztvere, mūzikas uztvere, jo mums arī gan itāļu valodā, gan angļu valodas tās dziesmas ir, un kaut kas jauns, jo mēs savādāk dziedām, mēs savādāk to uztveram, tā kā eiropiski vairāk. Mēs gribam padarīt to albumu daudz krāšņāk ar to, ka piedalās daudz mākslinieku. No visām pasaules malām, tā kā no Latvijas, no Itālijas, no Los Angeles, arī no... where is Alex Silver from which country also? Alex Silver is, I think it's from Latvia. From Latvia? Yeah. Latvian, okay, so... un mēs vienkārši... Also another things about the question. Yes. Because sometimes it's only a question of energy that is in a song. And energy doesn't have any language, you just feel it. And I think there is too much energy behind it. It doesn't mean if you're American, Australian, coming from the moon. I'm sure that we have, because you can feel behind that is something more that is not even music. Jā, enerģija tiešām, tev nevajag uztvērt to mūziku, lai tikai klausīties vārdus, tev vajag arī uztvērt to enerģetiski. Ja tu to sajūt, tas ir galvenais, tas jau ir uzvara šajā ziņā.